Labdien! Šodien es uz copu neaizlaidu. Uztaisīšu nelielu ieskatu manā mānekļa kolekcijā. Uzreiz pasaku, ka šitas nav viss, bet tā īsumā mēģināšu parādīt un pastāstīt, kas te ir un kas te nav. Nē, kas nav, to es diez vai varēšu pateikt. Tā, īsumā apmēram. Jāsāk no viena gala. Šeit kastīte ir, vai redzēt, kas te ir apmēram. Šitās viss vajadzētu būt relax gumijas. Klasiskā krāsa, balta melna, un labi, ja ir sarkana asta. Tādā. Jā, šitās viss ir relax. Kad viņas pirktas nepateikšu, skatāmies tālāk. Šitas ir aise, šitas ir Strike Pro, un šitas ir mūdas tāds. Tā viņiem iet krāsnost, pilnīgi tādam stēmelēm. Kaut ko es uz viņu esmu noķēris, daudz ne. Uz šito esmu noķēris, uz Strike, uz to neatceros, liekas, ka nesmu noķēris neko. Tā pārāk es te daudz, bet tā īsumā pastāstīšu. Šite arī daudz visā nekrāmē, šeit ir mūdas dažādi. Šitie man bija līdz septembrī uz ezeru šitā bunža. Es tā uz ātrāk visu dienu, es te negribu. Šitie ir Strike Pro, voblē, tie 9 centimetri, kas bija uz šitiem. Es saķēru septembrī. Šeit ir gumijas. Tā, pavisam, nelāpē. Te ir dažādas tās gumijas. Šeit vairāk ir tās tādas dzeltenas un oranžas un tādas, visādas. Visu to paņemt līdz, protams, kas te nekad nevar, tāpēc es tā pamainu tās kastītes un bunžas citreiz. Šitās vairāk ir vasarai. Maziņas. Tagad vajag lielās gumijas. Šitās kādreiz, kad ķērās dziļumā labi, šitās bija labas gumijas. Bija šitādas manas gumijas, uz viņām ņēma 2008. 2009. gadā. Viņas tajā laikā bija dārgas. Vispār viens no dārgākām gumijām Liepājā vismaz. Maksāja no lats 90 līdz 2,20. Varbūt kaut kurā bija dārgāk, bet tāda tas cenas bija 2,10, 2,20, kā kurā veiklā. Mans firmas. Bet tai gadā uz viņām ņēma labi. Te jau ir relax. Uz šitādu labi ņēma 5. numurs. 6. višķi mazāk. Mans viņas bija labas gumijas, bet viņa metot iekšā, viņš šitā saliecās un nevar tālu aizmest. Jo viņai tasti tādi, Šitā ir, it kā cietāk. Šito vajag katrā gadījumā tālāk aiznest, nekā tā mans. Bet viņām vien gadu ņēma un labas līdzekļus lielās. Jolmēts. Tā, tā, baigi
Nu, bildi būs viss izkrāmēt un izrādīt, tāpēc tā. Nu. Vai šit pusē viens mūdz. Cerams, ka kaut ko redzēt varēs. Nu. Cits grūti taisas vaļā. Nu, šitās arī dziļums. Šitā ir Bullfox, šitā ir Relax, 5. kopīto, un šitā ir Bullfox. Nu, šitā ir maz. Nu, tā, kādreiz es šitādas te ņēmu līdzi. Nu, tā jau tas bunģis sapēc daudz. Nu, šeit, šitā Relax kopīto 6. Šitās viss ir kādreiz dziļumā, ka ķērās, ka nāca jūras līdeks iekšā tai laikā. Un jauns pilnīgi neizmantot. Šitās ir mans tās pašas. No tā pusē laikam ir mazāk. Nē, te ir visādas, jā, ir mazās. Vajag grūti tās. Jā, nu viss te izrādīt, laikam pusdienu vajadzēs. Jā, šitās arī pilnīgi jauns. Nu, neņemšu ārā no maisiņa. Kaut ko jau redzēt var, droši vien. Tā redzu tā nesenāk lampa, tā kas te ir. Nu, šeit arī gumijas jauns, neizmantots, dažāds. Nu, lielākā daļa šitās ir, domāju, Relax. Nu, vēl kaut kādas ir šitās nezināmas, tur nav nekas rakstīts, bet uz tā malabņēm. Nu, te ir dažādi. Šitās viss ir jauns maisiņos. Pirkts sen, ne jau jauns viņš tā, ka viņš nav izmantots tādā ziņā. Nu, šitie ir lielie džeki, šitie ir Strike, 15 centimetri, bet šitie man liekas, ka es viņus neņem līdzi, tie nu, grimstošie. Nerakstīt šalo. Nu, jā. Šitāds Westin, uz šito es ķēries. Kādreiz vispār šitā bija populāra krāsot šitādi balta sarkana galva. Nu, sarkana galva. Nu, un šeit arī visādi tādi sīkumi. Tās kastītes jau ir daudz un pulka. Nu, tagad pēc tam man te būs lielā krāmēšana apakaļ. Nē, te viņi man tā visu laiku nestāv, protams. Tas man tā pagaida tāds variants un nu, ko vēl? Nē, nu, jāsāk no viena gala. Labi, sāksim no šitā. Šeit ir tādi. Uz šitiem es neesmu vispār neko noķēries, ne uz vienu. Man viņi nepatīk, kā viņi iet, nu tā ir nopērk, pamēģina. 2-3 reizes paņem līdzi, un ja nepatīk, tad tā nomet malā, un tā viss guļ visu laiku mājā. Neizmantot. Tas bunžis ir daudz un pulka. Nu, šitie ir keiteči, visādi dažādi. Tās kādreiz, kad bija zandēti, varēja noķert ezerā pavasarī. Tagad zandēt nav vairāk. Nu, ja katru dienu iet, tad kādreiz kādu mazo noķert var. Bet tas ir tā. Labi. Keitečiem daudz nestāstīšu. Asarēs viņiem ķērās, bet nu man viņas ir, nu, pēc zandētiem domā. Asariem ir mazāk gumiju. Nevar vairāk aiztaisīt.
Jā, nu cerams, ka kaut ko redzētu vēlreiz, pēc tam skatīšos. Sāk muguru sāpēt. Tā. Nu, šeit ir Lucky Jones asā gumejs. Nu, dažāds. Tāds tekī cik 2,4 colu. Nu, tas tāds labs izmērs asai. Vismaz manā uzskatā. Nezinu, cits varbūt domā, ka vajag lielāks, ir mazāks. Bet pēdējos gadus uz asajiem ej maz. Nu, šitie pavisam smagiem sviniem. Tas ir, kad gāju ostā pie kuģiem, tur ir liels dziļums. Nu, cik, 7 metri varbūt. Tur, kur nav bagāts, tur vairāk diez vai. Nu, un tad ar tādiem, bet, īpaši man tur neveicās, un kādreiz jau kādu līdaku noķēru, bet tā, nepavāk, tā. Šeit šitās ir pilnīgi jauns, te ir Fox Zander un Savage Gear, šitās ir mazās. Nu, Fox Zander viņas lielāks, neesmu redzējis 14 centimetri, bet šitās ir 12 tās Savage Gear. Vai pilnīgi jauns, neizmantots. Nu, šeit ir dažādas. Bet šitās kādreiz, ka sāks dziļumā ķerties, būs jāpaņem līdzi. Kaut ko jānoliek tā tuvāk, nevis tā iekrāmēt. Bet šitās ir diezgan pasmagas. Viss te vajag būt lielākā daļa 12 gramu. Nu, ja būs dziļumā, tad uz viņām būs jāmēģina. Nu, te ir dažādas Relax un Savage Gear. Mans film. Tā, šitās jānoliek kaut ko citu jāatcerās, ja būs gadījumā. Jā, nu te viss izrādīt tas ir. Nu, šeit arī dažādi. Šitādi džeks, kormorāni. Tie man mīļie putni. Vat uz šitādi es neesmu noķēris neko. Pirkti šis sen. Nu, vat šitā te gāja nostā krāsas šitiem. Ot uz viņas noķēs varbūt 2-3 līdakus, un viņš paliek šitāks te. Ot kā viņam iet nost krāsas. Aizsmūdis, ot šitas kādreiz baigi labs bija. Nu, un te tie rokdādi mūdi, nu, dažādi. Frančs Sebil, kam bija kādreiz asins iekšā, bet, nu, tas ātri viņš paliek cārspīdīgs, tas sarkanais, kas tur bija iekšā. Nu, labos man ko darīt, vairs krāmēt pēc tam viss apakā. Šitie bija... Ot, ka neatceros, nekas nav rakstīts, kas šitie bija. Uz tiem es tik atceros, neko nenoķēru. Nu, te ir dažādi pa visiem. Uz šito es noķērs. Šitas ir kaut kāda magnēta sistēma. Šis abi diezgan dārgi. Nē, tā nav filma, tas ir, es domāju, kaut kas cits vienkārši tā rakstīt. Viņš ar magnētu it kā labāk lido. Un žazoju. Šito es noķēru, šis tā kā stint. Šitas bija labs. Rudenos. Nu, šito es noķēru. Šitas ir straiks. Bet, nu, viņi visi iet tā diezgan, nu, līdz 1,5 metram. Nu, mums jau būtībā, ja jau nebūtu tā zāles, tad uz viņiem kaut ko vajag darīt, bet dziļumā viņi tā kā bišķi pa sakliet.
Nu, lai gan līdakļi ceļās uz augšu. Nu, šie mani ratiņi, tos jau es ņēmu līdzi augustā, septembrī, nu, jūlijā. Šitie jau var redzēt, viss te dažādi, nu, tiem daudz nestāstīšu. Nu, vat jā, nu, bija vat savs laiks, ka katru rudeni nāca, un arī pavasarī varēja tai dziļumā noķert uz šitiem. Relakskopija to visu. 6. numurs un 5. salēkam. Tur lielākā daļa ir 6. Mans gumijs šitā. Tagad ļoti minimāli tur tā dziļumā tās līdakļas ir un tā viņi man mētājās. Ne mētājās, bet atpūšās guļ savās kastītēs. Ot, jā, dažādi, ot, uz šitiem kādreiz labi ķērās. Šitie ir mans firma. Vien brīdi uz viņiem labi ķērās. Ar kaut kāds par 7 mērķis uz šito noķēra. 7,400, nu. Nu, šitas nav, tas ir, nezinu, Lucky Jones laikam. Bet uz šito es neesmu noķēris. To es kaut kur kāds bija norāvis zālēs atradu. Tas tā vienkārši. Ot uz šitiem te, nu, nav neko rakstīts, kas ir tāds. Kā lai es atceros, bet uz tiem nevisai. Viņi peld labi. Patik tie nebija apau, bet, nu, tāties uz viņiem labi neķērās. Nu, te akalī gumijas pilnīgi jaunas, neizmantot dažādas. Kas te apakšā? Nu, šitās te ir dažādas. Lielākā daļa jau ir relaks, šitās mazās gumijas. Nu, šitās ir Lucky John, Kubēl 7. Nu, uz tā malā ķērās. Te tik ir tādi, nu, kas ir visiem pavadiņiem. Šitā ir bez, šitie ir jāmaina kā āķu sistēma. Stingās jāmaina tā, nu, labi. Šitie jau nekas nav saldējumi, kas te tur kādreiz saldējums ir bijis. Šitās arī pilnīgi jauns. Oi, kaut kāds noteikti cena. Šitās ir Fox. Gumijas, nu, pagazandā. Nu, te vēl mans ir no tiem laikiem. Nu jā, nu, kad jau uz viņām ķērās, tad jau vai, nu, kā aiziet veikalā, tā nopirkt. Šitie ir keiteči atkal. Nu, tā, nu, viss vaļā netaisīs, tā tiešām man pusdiena te paies viss. O tādas, nu, šitie, jā, lielais teik par džeku, 15 centimetri. O šitas ir tas poļu džeks, bet šitas ir tas, ko es ņemu līdzā, tas ir peldošais, šitas ir lēni grimstošais, un viss, nu, maz tur te. Un kas interesanti, vat uz šito vienu gadu, ar to zvaigzni, baigi labi ņēma. Un pēc tam, cik es mēģināju, nu, uz viņu, nu, es sev sapratu, ja viņi katru dienu tikai uz viņu mēģinātu, gan jau uz viņu noķert kaut ko, bet to vienu gadu uz viņu ņēma tās līdakļas kā takās. Un nākošā gadā vairāk ne.
šitas ir super šalo, tāds man viens tik ir. Viņš jau varbūt būtu labs, noķēsies uz viņas. Bet viņš tā, ka lēni velcē. Viņš pilnīgi tā muguri iet pa visu. Var redzēt. Nu, varbūt, ka dažreiz tas der, bet ja ir bijis, lielāks līmenis. Vot šitai. Gan Savage Gear, gan Focus Under. Es ko atradu tādu. Vot šitādu gumiju man tieši vajadzēja, tad man norāva astiņu. Un pie ejas šitā sēm. Es te meklēju vienu dienu, diezgan labi, ka tā izdodas. Vot šitā, ko man norāva astiņu, es domāju, ka tādu man nav vajag. Un es jau, lai gan redzu pa vienai pērku, kad es pērku. Parasti ir 2, 3 noteikti nopērk, un kas ir lētāks pat pa 5 uzreiz pērk, tāpēc te daudz man izsakējās. Šito jau var, kas jau skatās redzējuši, šitie man ir smagiem. Šita sēdz, ka gāju pie ostā pie kuģiem. Smagās čeburaškas šitās ir. 18 gramu un 16 un pat 20, 14, tādas, lai var aizmest tālu un tur ir dziļums, lai viņi ātrāk nogrimst. Šitām daudz nestāstīšu, šogad nevienu reizi neaizgāju, nemēģināju. Šeit atkal ir keiteģi gumijas, pilnīgi jauns, viss neizmantots, dažāds. Šeit arī keiteči, 4 colu un kaut kāds otrs. Ko tu viss var izrādīt un viss izstāstīt. Šitās jākāras, uz šitām labi ņēma. Viņas ir kaut kādi 11 centimetri. Neku cena, 3,50. Bet cik tur biekšā? Te ir rakstīts 10 gabals. Tā jau lēts. Šitās mazās, uz tām mazām nevisai. Tur apakšā vēl kaut kāda, bet es tiešām nekrāmēšu. Tad tur līdz vakaram man jākrāmē jau apakaļ abos. Šeit arī keiteģi gumijas, un tās ir pulkas, es sapratis. Jo viņas, ir baigi vārgās, viņas ātri noplēš. Un ir cevišķi jau tie asēri noplēš. Līdaks norāva uz atcepiem. Šito kastu man no Anglijas atved, vēl viņi pilnīgi jauni iepakojumā. Noņemš bišķi vāk, viss ārā nekrāmēs. Šeit ir Strike Pro mazās cūkas. Ir arī Lucky Jones. Viss ārā nekrāmēs. Tā vajag parādīt no sāna. Šeit viss ir pils iepakojumos. Kubīra un Strike cūkas. Tā ir tāda pavisam veca kastīte. To man kādreiz uzdāvināja. Te ir visādi tādi, ko es sen neesmu izmantojis neko. Kādreiz uz viņām ķēra jaunībā, tas, kad gumijas pirmās parādījās 90. gados. Un tie arī vesā kaudze visādiem. Viss kaut ko. Tev kasti, Tā kā nedaudz ir, neteikšu. Ļoti daudz. Kādam jau liksies, ka ļoti daudz. Ot šitādi es izvilku ar ankulu. Nezinu, kas tas tāds ir, bet uz to viņi ķer asars un līdaks. Ot šeit ir 1 gadu ar šitiem labi ķērās.
džeku. Nu, būt, nu kāda šitā būt, ka viss ir šitāds te, kā plaķīts, kā kauls, nu. Bet vispār 1 gadu uz viņiem labi ķērās. Kaut kā viņi iet dziļāk pa spraikiem un kad ir liels līmenis maijā un nav zāles, tad viņas var izmantot. Kaut kā bija aizmirsts, ka tāda man ir. Nu, viņi te man nekad. Cik? 6 dažādi laikam krāsas. Nu, šeit ej. Keiteču. Nu, šitās ir 4,5 colu. Šitie viss tāds krās, kā man patīk tons. Bet tas nav teikts, ka zivī tas patīk, tas man. Nu, te ir šitādi krāsai kādreiz labi, nē. Nu. Nu, un te man viņi galīgi noputējusi. Vai, nu, neādeš, te man asā. Nu, kādreiz, kad, nu, kā daudz, nu, dažādi te ņēma līdzā. Bet tas arī, kad, nu, 4-5 gadu apakaļ. Nē, te gumijas ir tādas, šitās mazās tās jau, nezinu, kad ir. Nu, viss viņas ir sen apakaļ pirkstas. Kādreiz asarīs labi ķērās, vajag daudz noķert. Nu, šitais ir ar tādas dažādas gumijas, te ir jau, kas ir kausēti. Riktīgi. Būtu jau viņš šitādas jāmet ārā. Bet jāmest. Daudz zivs noķerts uz viņš. Šitā bija baigi labi tāda krāsa. Uz ko ķērās labi. Nu, viņi jau noteikti nopirkt tādas, es domāju, ēlagas gumijas nekāds baigais deficīts nav. Šitāds vēl pilnīgi jauns iepakojums. Nē, vēl firma. 18 centimetri. Nu, pārāk daudz, es te vairāk nekrāmēšu. Neliels ieskats ir, apmēram, kas man te ir. Šitāds džeks, tas nav jauns, es viņu vienkārši ieliku tajā iepakojumā. Šis ir klasiskā krāsa, šitam vairākas reizes es apakšu sarkanu krāsojis. Nu, man tāda ordināla tāda krāsa nebija, es te parasti to sarkano krāsu atstonu. Tā, nu, un šeit ir kasta, vēl viena kasta kubierām un Strike Pro cūkām, nu, visādi. Tā kā ieskats ir, ja kāds domāja, ka es stāstu pasakas, ka man ir pilna māja, tad vismaz ieskats ir, ka var redzēt, ka pasakas nestāstu. Nu, šitādi vēl ir, kas bija. Šito sasenēs ņēmis līdzi. Uz šito, man liekas, es neko neesmu noķēris, cops ir bijuši dziļumā. Es vispār tajā laikā domāju, ka viņš iet seku. Bet viņš pat man 3 metru dziļumā, nu viņš varbūt citādāk jāvāk, bet ja parasti tin, viņš pēc grunta citās, nu 3 metru dziļumā. Nu, ko tad es viņu daudz izmantošu. Nu, šis ir liela vieta aizņem. Tā, bez līdz neņem. Man jau tā ir tik daudz līdz. Šiti jāetēji Austrāli, Falko. Šitas, vat uz šito es sev pirmo 10 kilo līdaku noķēru. Vispār man tā krāsa galīgi nepatīk. Viņš ar Falko Austrālijas. Bet es viņu toreiz Rimiju ieraudzīju, nu, ka tur kādreiz sen apakaļ bija visādi makstie piedevumi. Nu, maksāja viņš kaut kādu 5 lati tajā laikā.
Bet man piesaistīja uzmanību tas, ka viņš bija rakstīts 10 centimetru dziļumā iet. Un es domāju, vot tas ir tieši tas, kas Liepājas ezerā vajadzīgs. Un to es noķēru savu 10 kilo līdaku. Nu, to es bildu vienā to ieliku, vienā video. Jā, ir džek, man strike pro džek. O tagad, šitā te, šitas bija labs, bet viņiem te es pats piekrāsoju sācis no veikā, protams, nebija tas tagad džek. Viņiem, tie bija tie, vienreiz es stāstīju, ka viņiem gāja baigi nost krās, un te viņi visi saķērsies. Un tāds. Pat viņš man šitas te, un tas arī tas agats, es pats vienkārši nopūta aerosolu zaļā krāsa. Un tad tā iedomājos, vajadzētu bišķi. Nu, sāskan, vai nav viss caur vienāds, un tur no tās oriģinālās krāsas laikam ir ot šitas te drusku palicis. Nu, viņš nebija vienkārši. Nu, šitie straiki jau ir labi. Tiem tā neiet krās nost, te ir jauni, bet, nu, te arī visāds gumijs. Redzēju kaut ko var. Dažāds. Nu, viss tur dažāds, un ka vajag kaut ko atrast, neko nevar atrast. Nu, šitie kubīri. Aktīžums. Nu, tie arī šādi tādi. Šūpiņi. Šitas šūpiņš ir no Krievu laikiem. Noteikti atceros šitāds. Šitas nezinu. Nu, te ir šitie jau ir, nu, tādi tagadēji visādi. Šīs ir mans trofejs. Nu, es taisu viņus pavisam vienkārši. Nu, izkautēju kāds 2-3 mēnešus pakaļ. Tā, ieliek puļķi, lai mutu vaļā būtu. Un pēc tam, kad 2-3 reizi lakas aerosolu nopūšu un tā viss, nu, nekā īpaši netais. Šitā ir 13,5 kg, šitā laikam bija 1100. Nu, un vēl te kaut kādi te tā desmitniec, ko neatceros, vai šī, jeb šī. Viena ir 9,650. Nu, tās lielākās manas. Nu, vēl nedaudz ir šeit, bet šitos es viss patiešām nevilkšu ārā un nerādīšu. Tā man visu dienu paies. Izkrāmēt un pēc tam krāmēt apakaļ. Šitās visas kastes ir, nu, neteiksim, ka viņas ir galīgi pilnas, bet visās ir kaut kādi mānekļi iekšā. Nu, un šeit vēl nedaudz. Šitie ir jauni, gan mūdži, džeki jaunus, ko man ņem. Tos es, nu, plādeni vēl no Anglijas kādreiz man ved draugs. Kolēģis. Nu, šitāds kādreiz kastes ņēma līdzi, nu, te tādi. Nu, lielākoties, uz ko nekas īpaši nav ķēris, nu, vēl nedaudz. Tās tāds neliels rezervs, nu, vēl to jau rādīja, nu, to. Labi, domāju, ka to pietiks, neliels priekšstats ir, kas man ir mājā. Un ar to šoreiz beigšu. Uz redzēšanos.